Cik šobrīd tāda kravas mašīna izskaistināšana, uzķūnēšana, kā mēs te runājam, cik tā ir tāda tendence pieprasīta? Tā ir augoša tendence? Es teiktu, ka tā ir augoša tendence, jā. Tā ir tāda, teiksim, kultūra, kas ir pamodusies vairāk vai mazāk pateicoties diviem faktoriem. Viens faktors ir vecā skola, teiksim, vecie šoferi, kas, teiksim, ķūnēja mašīnas. Otrs aspekts ir noteikti internets, telefons un tas, ka cilvēki var vairāk redzēt. Un tomēr jau tā kultūra jau, citi tais vieglās mašīnas, tā ir citi, kas brauc ar to smago. Viņš redz, ka citam arī smuki ir. Kaut ko gribās pašam, protams, ka tā kultūra vainītājiem uzņem kaut kādus apgriezienus. Zin kā ir īpaši tagad negribās skanēt kaut kā nepareizi, bet es domāju, ka daļai arī pateicoties mūsu pasākumiem, druscītiņi cilvēkiem tā interese raisās par to, kas tas tāds ir. Zin kā, tad tagad laikam lēnītēm tas stils attīstās un sāk parādīties cilvēkiem interese jau tur pielikt tai mašīnītē, varbūt tās vēl kaut ko. Tu tur varētu vispār mums plaši pastāstīt par to, kādas tās tendences pēdējā laikā